Tātad mēs tiekamies pilnmēnesī, lai parunātu par būšanu centrā, kā noturēt savu centru, kā nepazaudēt sevi. Un, ir jāsaprot, ka tieši tādās varbūt sāsinātās kaut kādās situācijās, vietās, šis centrs īpaši tiek pārbaudīts. Un Indija, varētu teikt, ir uz planētas Zem viena no tādām īpaši izteiktām vietām, kur ir tie, varētu teikt, tādi izteikti pretpoli. Un līdz ar to tā esība tur parāda mums gan vienu, gan otru pusi. Un, kā jau mēs zinām, abas ir labas. Un tas varbūt ir tāds iespēja arī gan ieraudzīt sev patiesības tādā dziļākā gaismā, gan ieraudzīt labās lietas, ieraudzīt tā, pie kā vēl jāstrādā. Ja, jo ejot tādā vienmērīgā ritmā šeit pa savu dzīvi, ja, rīt kafija, darbs, mājas, kāda meditācija, mēs tādā varam ieiet tādā aplītī, tādā plata griežās. Kamēr tiešām neatnāk Šiva grāvējs un saka, liekam citu plati iekšā. Tadā! Kāpēc tā? Kas tagad notiks? Ja, bet Indija patiesībā katru dienu pārbauda to, kā tev tur ir ar to plati, vai tu spēj tiešām tādu sākt dienu ar tādu tīru esību, ar tādu dzīvu, savu klātbūtni, tā tiešām būt godīgs savā sirdī, attiecībās pats ar sevi. Un tā tālāk. Reku vīri varbūt padalīsies ar kaut ko. Viņi jūtas pēc Indijas. Vai kā jutās Indijā iekšā esot. Un es mēģināšu tā varbūt tiešām iziet cauri tam braucienam. Tādā nozīmē, ka šoreiz tas bija tāds, kā jau būtībā katru reizi, tas ir tāds, varētu teikt, tāda eksistenciāla pieredze. Un, ja tu spēj, tad ne tikai skatīties uz skaistām ēkām un netik skaistām ēkām un uz miskastēm un klejojošiem suņiem un goviem un skaistiem tempļiem, ja, bet tā kā paņem to visu kopumā, tad atvers tāda fantastiski skaista, unikāla, vienreizēja pieredze. Un šo to es esmu arī dalījusies Telegramā, šo to Facebookā, kāds kaut ko ir pasakojis līdz, kādam varbūt viss būs pa jaunam, bet mēs iziešu tā strukturēti cauri, jo es domāju, tas mums visiem parāda arī to mūsu ceļu, ja, gan ikdienā, gan arī uz turieni, uz kurienu mūs augstākie spēki ved. Ja, un es jau šeit pieminēju mūsu mīļo Šivu, reku Šivas simbols, zibens, uguns spēr. Un man liekas, ka uz planētas Zem šobrīd arī ir tāds diezgan izteikts šis Šivas laiks. Un kāpēc ir šis Šivas laiks? Tāpēc, kad ir izjaukti šie pamati starp sievišķo un vīrišķo, starp došanu un ņemšanu. Ja, un kamēr mēs sevī to neizpratīsim, neatjaunosim, ja Šiva nāks un atkal dos mums jaunu iespēju mainīties. Jā, ja man pašai ar Šivu ir ļoti, varētu teikt, tāds ciešs, labs un ļoti sirsnīgs kontakts, ja, jo es biju pie viņa un pie viņa dzīves draudzenes Parvatī, Kailašā, un es atceros, ar kādu mīlestību viņi man tur sagaidīja, un ar kādu mīlestību viņi izveda šīs 3 dienas apkārt Kailašam, tā kā tiešām ieaicinot savās mājās, savā templī, un tāda ļoti dziļā pateicība par to iespēju, un līdz ar to šis sakrālais pāris Šiva un Parvatī
ja, pa kuru mēs mācāmies eņģeļu skolas 3. kursā. Ja, te ir meitenes, kas jau ir beigušas, es redzu, un kuras ir apguvušas šo tēmu. Ja, kad nu, viņi ir ļoti tuvi. Ja, varbūt liekas tas Šiva, tas graujošais spēks, bet viņš to dara ar tādu mīlestību, tādu pietādu pret katru no mums. Jo, nu, tikai tā ir iespējama izaugsme, tikai tā ir iespējams pārmaiņas. Ja, jo, nu, ja mēs godīgi tā kā, nu, spējam uzdot sev šo jautājumu, nu, kā mēs tiksim pie jaunā, tikai izejot ārā no vecā. Nu, nav cita ceļa vēl, nu, nekas cits nav izgudrots un nebūs, jo tāda ir kosmosa kārtība. Ja, un līdz ar to nu, šis Šivas laiks, kad mēs aizbraucām uz Indiju, mums vienu dienu iedeva adaptēties Delī, kur visi gatavojās Indijas nacionālo svētku svinēšanai, un nākošā dienā ārā uz kalniem, kur bija musonu laiks, un tiešām Šiva strādāja caur dabu. Ja, tur bruka nost kalni, ceļi bija izskaloti. Uz to vietu, kur mums bija jānokļūst, vispār bija nogrūsts tilts. Un tā kā pateicoties tieši gaismas spēkiem un mūsu brīnišķīgai komandai un lūkšanai, mēs nonācām līdz pirmajai mājvietai un līdz pirmajai viesnīcai, kur mums bija jābūt. Ja, jo, nu, patiesībā mēs varējām palikt arī kaut kur nakšņot uz ceļa. Bet, nu, gaismas spēka apžēlojās, un mēs nonācām tiešām brīnišķīgā vietā, Mandī, skaistā viesnīcā ar skatu uz kalniem, ar terasīti, un apakšā ar mutuļojošiem ūdeņiem, ar upi, kas pirms tam jau bija pārplūdusi un noskalojusi pa ciemus, mājas un tā tālāk. Ja? Bet pamazām laiks sāk nomierināties, un mums bija iespēja tiešām pāris dienas izbaudīt šo vietu un arī Šivas tempļus. Jā, ko es gribu, jā, vēl par Šivu un par Vati, jā. Varbūt liekas mums latviešiem, jā, mums tur Māra, Dievs, Laima, jā, par to arī mēs mācāmies eņģeļu skolā. Bet man liekas, ka cilvēks, kas ir iet šo garīgo ceļu, viņam ir jāsaprot daudz un vairāk. Kaut vai dodoties tādā piedzīvojumā, ja, jo Indija vienmēr būs piedzīvojums, lai nes kā tu tur būs sastrukturējis un sakārtojis visu. Ja tev būs noteikti kaut kādas pārmaiņas, ja nebūs, tad ir jādomā, kāpēc nekas nenotiek. Atkal kaut kas nav kārtībā. Es neesmu gatavs pārmaiņām. Jā, tātad mums ir jāpazīst arī šīs dažādās kultūras, šīs dažādās izpausmes, ja, jo viss jau nāk no viena, ja, no avota. Ja, un tieši šo enerģiju, šo vibrāciju uz zemes, manas pieredzes visspilgtāk pauž Šiva un viņa sievišķā būtība Parvatī, kas ir Šahtī. Ja, tātad šeit kopā sanāk, tas mums ir jāizprot, to es gribu ielikt kā pamatu jums tagad, ja, kamēr mēs dosimies tālāk arī citas pieredzes es aprakstīšu. Ja, jo tas ir pamats. Šiva un Šahtī, ja, pēc mūsu eņģeļu skolas principa ir pirmā čakra, ja, kur sākas pirmsākums vīrišķai un sievišķai enerģijai. Ja, tātad Šahtī ir plūstamība, sievišķība, un Šiva ir statiskais vīrišķais. Ja, bez Šahtī nav Šivas. Ja, viņš ir stīvs, viņš ir statisks. Ja, un meitenes, kas ir beiguši eņģeļu skolu, zina šo stāstu, ja, kā Parvati atdzīvināja Šivu, ja, un uz zemes atkal sāka savienoties abas šīs enerģijas, sievišķā un vīrišķā. Bet ir pagājuši daudzi gadu simti, tūkstoši. Un atkal mēs esam piedzīvojuši tik daudz pārmaiņas uz mūsu planētas, kur atkal vienu brīdi ir valdījis matriarchāts. Tad ir bijis patriarchāts. Tagad notiek cīņa starp sievišķo un vīrišķo. Ja to mēs varam patiesībā paskatoties kaut vai savā ģimenē.
jā, savās attiecībās. Nu, ne savās, bet varbūt vecāku, jā, varbūt radinieku un tā tālāk. Es ceru, ka mums viss ir ideāli. Nu, daļēji. Ir vēl pie kā piestrādāt. Un tā tad paskatīties, tu taču visu laiku notiek šitā rīvēšanās, ja? Kurš stiprāks, kurš uzvarēs. Jā, bet mums nav nevienu jāuzvar. Mums tieši ir jāpieņem šo abu enerģiju unikālā sadarbība, kur katram ir sava vieta. Ja, tā tad pirmā čakra, pamati, sievišķais un vīrišķais, Šiva un Šahtī, Ida un Pingala. Ja esat lasījuši par enerģētisko uzbūvi, tā tad mūs caurstrāvo divas plūsmas, viņas savienojas čakrās un paceļās no pirmā centra līdz vainaga čakrai un tur manifestējas. Un, protams, nav iespējama manifestācija. Mēs visi ļoti tiecamies pēc tā augstākā. Ja nav pamati, ja nav Šiva un Šahtī, nedarbojas saliedēti. Ja, un tāpēc arī šīs lietas gan būs uz planētas Zeme arvien vairāk, gan mūsu katra varbūt kaut kādā pieredzē, realitātē, ka mainīsies šie pamati. Un līdz ar to tas dod mums iespēju tā kā noskalot, kā es dalījos par šo Šivas pieredzi, ka viņš ar saviem ūdeņiem, ja, ar savu spēku, viņš nograuj veco. Tam vairs tas nestrādā, tam vairs nav spēka. Ja, viņš tā kā ņem līmeņus nost, noskalot to, atlaid, kamēr tu tiec līdz saviem zelta pamatiem. Ja, un tad iestājas zināms miers, nu, līdz kuram mēs vēl neesam tikuši, kad iestāsies, tad parunāsim. Ja, un tā tad... Ja tā tad ņem šos nederīgos uzslāņojumus, ja, kam vairs nav spēku, un jo mēs esam elastīgāki, jo mēs brīvāk viņus atdodam, jo mums vieglāk ir dzīvot. Un es tagad klausos arī daudzi citi, arī skolotāji un tā tālāk runā par to, ka arvien vairāk dzīvē jāielaiž vieglums, ja tāds bērna prieks, tāds azartisms, jā, bet tas taču ir tik forši, wow, man tikko es šito atlaižu, man iedos kaut ko jaunu, es nezinu ko, bet es gribu pamēģināt to nezināt. Ja? Tad mēs ienesam tādu azartisku prieku savā dzīvē un nepārēmies no šiem pamatu graušanas un ļaušanās jaunajam. Ja, jo mēs nepaliksim bez pamatiem, nebaidieties, mums iedos citus, varbūt daudz jaudīgākus, noteikti jaudīgākus. Un tāpēc arī mēģināt arvien vairāk dzīvē ienest to vieglumu, ja, mēģināt ienest tādas prieka enerģijas. Ja, jo, man liekas, tik daudz gadsimtus mēs esam bijuši tie upuri, tie cietēji, tie nabadzīņi. Kad šobrīd mums dod laiku un iespēju dzīvot citādāk. Un, lai tas varētu notikt, mums ir vajadzīgs miers. Un tāpēc mūsu ceļojuma nākamā pieredze bija Dharamsala, mums bija pilnīgi jāmaina programma, daļēji jāimprovizē. Un mēs tiešām nonācām tādā tā kā miera ostā, Dharamsalā, Tibetas centrā, budismu centrā, kur ir dziļš miers, kur tibetieši lūdz, kur ir budismu tempļi, klosteri, Himalaju kalni apkārt. Un kas tad ir Buda? Ja, Buda, mēs zinām, ir viens no skolotājiem, kas bija pirms Kristus, tātad planetāriem skolotājiem. Un Buda atnesa šo mieru, meditācijas praksi, savienošanās ar savu iekšējo klusumu. Jā, tā tad iekšējais līdzsvars, žēlsirdība. Jā, tās ir tādas milzīgi svarīgas kvalitātes.
kuras mums ir vajadzīgas, lai dotos tālāk uz priekšu. Ja, mēs zinām, miers baro, nemiers posta. Ja, kamēr tas iekšējā kaut kāda miera tāda, cik stāvokli mēs neesam iegūši, tālāk jau tā attīstība, ir tā kā apstādināta. Viņi zināmā mērā tiek bremzēti. Un līdz ar to arī ir svarīgi attīstīt to savu iekšējo vērotāju, kurš var pateikt, kurās situācijās es esmu mierā un kādas situācijas tomēr izraisa manī vēl kaut kādu trauksmi, nemieru, izsit mani no līdzsvaru un tā tālāk. Ja? Kāda ir joma, pie kuras vēl būtu jāpiestrādā. Un kā tad arī to mieru mēs varam sevi iegūt? Protams, ir jāsaprot, ka tikai mēs paši varam to sev iedot. Neviens no malas neienāks un nekādu miera kausiņu mūsos neielies. Un man pašai tāda pieredze, ja man vakar, tā kā vienmēr kaut ko vajag darīt, tur vajag rakstīt, vajag meditēt, vajag lasīt, tas sarakstīns jau bezgalīgs ir, ja? Es domāju, ka katrs no mums izvilks, tādu, ja tā pa īstam gribētu pierakstīt, es kādreiz arī rakstīju izdarāmo darbu sarakstu, un tad es vienkārši tur svītroju ārā kaut kā. Tagad mēģinu galvā atcerēties, bet vairāk plūsmai ļauties. Un tas bija tāds mirklis, ja es biju Liepājā, mūsu dzimtas tajā dārzā, un es domāju, kad es iedošu sev tādu miera mirkli, kad vasara smaržo pēc ražas, pēc flokšiem, pēc gladiolām un dālijām un rozēm. Tas man tik ļoti arī atgādināja Kašmiru, kur mēs tikko bijām, kur ir viss tik zaļš un smaržojošs un skaists, un bumbieri krīt uz jumta, un zālājā, un smaržo, un putni kaut ko vēl čivina. Jā, tas ir, man liekas, Dievs, tāda bagātība. Un es tā kā mēģināju, cik varēju to laiku, kamēr tur biju, kamēr vēl bija saulains, tagad sev piepildīt to rudens aromātu, ar to īpašo smaržu, ar to dabu, ar to ražu, ja, kā zeme dod to labāko no sevis. Man liekas, ka tieši tādi mirkļi ir svarīgi, lai atkal to mieru sevi atjaunotu. Jo miers jau rodas mums no saiknes ar sevi pašu. Ja mēs esam ārpusē, mums tikpat daudz laika būtu jāiedod arī būšanai iekšpusē, ja, lai tad mēs to līdzsvaru rastu. Te arī ir tas līdzsvars starp vīrišķo un sievišķo. Ja, bet kurš no mums var pateikt, ka viņš ir pasivitātē ir tikpat daudz, cik aktivitātē. Ja, mēs tomēr lielu daļu savas dienas esam ar kaut ko aizņemti, ja, ar darīšanām, uzdevumiem, noteikumiem un tā tālāk. Ja, bet kā lai iegūst balansu? Ja, balansu mēs tikai paši sev varam iedot, atrast to laiku. Protams, arī trauku mažgāšana, meditācija, kartupeļu izmašana, bērnu barošana, ja, bet ir jānonāk līdz tam iekšējam stāvoklim, ka tas kļūst par meditāciju. Ja, saprotiet, ja, tas nav galvā, tas tiešām ir sirdī. Un tad paturpinot šo tēmu par Budu, ja, kas arī ir mūsu eņģeļu skolas 3. kursa tēma, un mums arī ir Buda Maitreja. Un Buda Maitreja ir jaunā laikmeta Buda, un Buda atnāk tajā laikā, kad uz zemes ir vajadzīgs, kad uz zemes notiek liels pārmaiņas, un kad ir vajadzīgs ļoti liels atbalsts no garīgās pasaules. Un saka, ka Buda, šis jaunais Buda ir piedzimis. Viņš vēl ir, protams, ļoti maziņš, un
Un par viņu zina tikai tie, kuriem ir jāzina, bet lasam zīmes. Mēs esam svarīgu notikumu priekšā. Lai miers mūsu sirdīs sagaidīt šo jauno mesiju. Un vienlaicīgi mums jābūt gatavam tam, ka paralēli jaunajai mesijai atnāk arī viltus pravietis. Tas vienmēr tā ir bijis. Tā kā arī šeit, ja mūsos ir šis līdzsvars starp vīrišķo un sievišķo, ja mēs spējam nostāvēt uz savām divām kājām, būt centrā, tad mēs pamanīsim, ja, kurš ir viltus pravietis un kurš ir īstā mesija. Un tas jau nav tikai runa par kaut kādiem konkrētiem skolotājiem, kas atnāks konkrētām mācībām, bet visa planēta jau tajā vibrēs. Jā, tas var nākt daudzos veidos pie mums. Jā, caur cilvēkiem, caur informācijas plūsmām, caur it kā labām lietām, jā, bet spēt ieraudzīt, kas aiz tā viss atrodas. Tā kā pašķirt to priekškaru. Tā, cik interesanti. Tā, man liekas, ka tie, kas ir sākuši iet šo ceļu, un šeit mēs visi arī esam uz šī ceļa, jā, jūs jūtat, kas ir kas, jā, attīstat savu jūtamību, jā, un šī jūtamība, protams, visvairāk atvers caur mūsu sirdi. Tad ir nākamais punkts, ja mēs esam to mieru sevī sasnieguši, ja mēs uzticamies, ja, kad atnāks tas, kam jāatnāk, un es satikšu tiešām to, kas man ir jāsatiek, mēs varam pacelties, varētu teikt, uz tādu tā jaunu aprites ciklu un pieskarties augstākai vibrāciju toņkārtai. Ja, mēs esam arī meditācijas un daudz kur runājuši, kad mēs savienojamies ar augstāko es, ja, vai mēs savienojamies ar avotu, ja, vai mēs savienojamies ar savu dvēseles gaismu, mēs savienojamies ar Kristu, ja, bet katrā šajā savienojumā ir vismaz 7 toņkārtas, jo ir 7 notis, ja, un ja mēs ar augstāko es savienojamies caur pirmo noti, tad, kad mēs izējām atkal kaut kādu aprits ciklu, mēs jau ar augstāko es savienojamies ar nākamo toņkārtu. Un tad ar nākamo un nākamo, jo tas arī viss ir process, tā ir attīstība. Ja, un es domāju, ka jūs arī katrs pēc savas pieredzes var teikt, jā, tad bija tā, bet tagad es šo plūsmu sajūtu pavisam citādi. Jā, varbūt var nosaukt, ka viņi ir jaudīgāki, varbūt viņi ir gaismotāki, varbūt viņi ir plašāki, varbūt viņi ir pilnīgāki. Ja? Tas būtu tikai apraksts, bet ir kaut kas nomainījies. Plati ir nomainījusies. Tas nozīmē, ka es esmu izgājis uz jaunu aprits ciklu. Vau, es augstāko es jau sajūtu pavisam savādāk. Un tad bija mūsu pieredze ar zelta templi. Ja, pa ko es arī esmu dalījusies, es pati biju tur 2. reizi, un no manas pieredzes, tas tiešām ir zelts uz zemes. Un tā kā Dievs savu zelta troni būtu tur nolicis, un tu vari tajā ieiet, tu vari tajā būt. Tu vienkārši esi, un tu trūkst vārdu. Ja es mēģinu caur sevi un tagad atceroties to pilnīgi atkal tādas pārlaimības sajūta, tādas pārlaimības asars par iespēju tur pabūt. Ja uz Indiju ir vērts aizbraukt kaut vai, lai aizbrauktu uz zelta templi un padzīvot tur kādu laiku. Ja, jo tur ir tā, kā es pirmo reizi tur biju, tur ir, varētu teikt, tā vibrācija, uz kurienu mūs ved. Jau tā vienotības vibrācija. Tur viss ir pieņemti. Jā, tur
visas ticības var nākt, tur nav nekāda ierobežojuma, tur nav nekāda noteikuma. Izņemot to, kad ir jāapsedz galvu un jāiet ar kailām kājām. Jā, bet tas, man liekas, ir pašsaprotami. Un tu tur vari sēdēt, tu tur vari gulēt, tu tur vari meditēt, tu tur vari dziedāt, tu tur vari peldēt svētajos ūdeņos, tu vari skaitīt lūkšanas. Un tas notiek 24 stundas diennaktī. Tur katru dienu apmeklē no 40 līdz 60 tūkstoši cilvēki iet cauri šim zelta templim. Ja? Un priekš katra tur pietiek šīs zelta gaismas. Tas tiešām ir tā kā nonākt, kā es teicu, Dieva sētā, Dieva pagalmā, vai nonākt nākotnē, kur ir tiešām šī garīgā vienotība. Un kā es jau vienā ierakstā rakstīju, tur šie gaismas karēji, šie vīrieši, viņi tiešām ir pavisam savādāk, viņi ir liela auguma, viņi ir stalti tādi, vienmēr bruņoti arī ar tādu kā šķēpu, ar šiem siku galvas segām. Un man viņi asociējas tiešām ar gaismas karējiem. Ja mēs esam runājuši par erceņģeli Mihēlu kā par mūsu gaismas leģiona vadītāju, un ka viņš aicina mūs savā gaismas leģionā, viņš uzrunā katru, nāciet, ja, kalpojiet gaismai, es jūs bruņošu ar zobenu, jā, protams, smalkajā plānā. Jā, tad šie cilvēki, viņi to dara. Viņi ir pilnīgi atdevuši sevi šai gaismas kalpošanai. Jā, tas viņu darbības joma ir bezgalīga. Jā, tad, kad mēs stāvējam, kaut vai tāds vienkārši piemērs, kad mēs stāvējām, kad bija šis sastrēgums un Šiva plosījās un visa satiksme bija apstājusies. Es redzu, kad iet apkārt tādu siku jauni puiši, viņiem ir tie īpašie turbāni, kā jūs zinat, pēc kuriem viņus var pazīt. Viņi arī ir dažādās krāsās, un viņi tā kā izdala ēdienu. Tur bija daudz tālbraucēju mašīnas, es saprotu, jā, protams, viņi varbūt tur stāvēs dienu, varbūt 2, varbūt 3, kamēr salabos tiltu, un viņi tiks uz priekšu. Bet iedomājieties, mēs savā tādā mazā mašīnītē, ne mazā tādā normālā džipiņā braucam, priekš tālbraucēju mazā, un šis siku puisis pienāk pie mūsu mašīnas un saka, vai jums vajag ūdeni, vai jums vajag ēst. Ja, tā tad iedomājieties, viņi jau ir saorganizējušies, ja viņi zina, ka šeit ir šāds sastrēgums, viņi ir noorganizējuši ēdienu, dzērienu cilvēkiem un ir klāt. Ja, tur nav nekādas birokrātijas, tur ir aicinājums, es dodos. Ja, un pat ar to šī vieta arī ir īpaša. Kur var no šīs kustības, ja, viņi arī ir viena no reliģijām, kur ir atvērta visiem, un viņi arī ir visur pasaulē, kur var no šiem cilvēkiem mācīties, kā būt nepārtrauktā kalpošanā. Ja, tur ir cilvēki, kas visu laiku tikai kalpo, ir tie, kas nomaina viens otru, tāda tiešām dziļa garīga struktūra. Un kādu tad spēku mēs šeit varam sajust? Un ir mums tāds sakrālais pāris, Sanat Kumara un Lēdija Venēra Kumara. Ja, tas arī ir 3. kursa tēma. Viņi ir, varētu teikt, nākotnes skolotāji, bet vienlaicīgi viņi ir šeit tik tuvu Zemei. Ja, jo, ja mēs padomājam, Venēra ir nākotnes planēta, uz kurien mēs dosimies. Kad mēs pabeigsim savu sansāras riteni šeit, mēs dosimies uz planētu Venēra, kas ir mīlestības planēta. Ja, un tāpēc ļoti daudzi ir pamodušies, viņi grib ātrāk pabeigt šeit šo griešanos pa riteni, lai tiktu tālāk uz Venēru, uz mīlestības planētu, kāpēc ne? Jā, un tā tad šis nākotnes pāris, Sanat Kumara un Lēdija Venēra Kumara. Ja viņi jau runā par to, ka mēs jums palīdzēsim pārcelties uz turieni.
Un Sanat Kumara ir kā mūsu planētas kurators. Ja viņš tā kā strukturē visus tos procesus, kas notiek uz Zemes. Ja mēs zinām, ka arcēņģelis Mihails ir mūsu planetārais arcēņģelis, viņš atbild par katru cilvēku. Ja tad Sanat Kumara, kopā ar savu dzīves biedreni, Venēru Kumaru, viņi atkal tieši organizē visus šos planetāros procesus, ja, kādas tur vibrācijas nāk uz Zemi, kā viņas labāk ieintegrēt, ja, kāda planetārā miedarbība ir ar citām planētām, šobrīd ar zvaigžņu tur stāvokli un ar augstāko planetāro padomi un tā tālāk. Viņš tā kā šī saikne ar šo struktūru. Un vienlaicīgi viņi ir tie, kas mums sniedz tiešo savienojumu ar avotu. Tiešo savienojumu ar avotu. Ja? Un aicinot viņus, mēs varam iegūt šo pieredzi. Un tātad zelts, dievišķais zelts, ja, tas ir tas augstākais, ko mēs katrs varam paņemt. Tajā brīdī un tādā stāvoklī, kādā mēs esam. Ja, kā es jau teicu, mēs arī šo savu augstāko es mēs ņemam pa līmeņiem. Tāpat arī šo zelta gaismu. Ja, protams, mēs pieaicinām, mēs vienādi viņu pieaicinām. Bet mums taču jāatzīst, ka katrs mēs piedzīvojam pavisam kaut ko citu. Jā, tāpēc, ka mēs katrs esam tik unikāli, tik vienreizēji, tik neatkārtojami. Un kad mēs ar to savu augstāko esam savienojušies ar augstāko savu potenciālu, laikam tā vienā vārdā to varētu nosaukt, ja, un šo augstāko potenciālu mēs varam caur dažādām gaismas struktūrām pieaicināt. Ja, kā es šobrīd minēju, Sanat Kumara, Lēdija, Venēra Kumara. Jā, tāds milzīgs, skaists atbalsts, kas ir pieejams katram cilvēkam uz Zemes. Un tad, kad mēs esam šo augstāko pieredzi iegūši priekš sevis, mēs atkal tā kā atbrīvojamies, tā kā noskurinam veco un paceļamies uz jaunu apziņas ciklu. Jā, un tas ir 4. punkts. Un priekš mums tā bija Kašmira. Es pati biju Kašmirā pirmo reizi. Ļoti ilgojos tur nonākt, jo tā tiešām ir īpaša vieta uz planētas. Un tās galvaspilsēta Šrinagāra. Ja viņa atrodas starp kalniem, brīnišķīga daba. Dali ezers, zelta ezers, kur satek iekšā kalnu ūdeņi tīrie. Un apkārt ir izveidota pilsēta, tādā tā kā bļodā iekšā. Tur, protams, skaistie šie dārzi, kur dzīvojuši valdnieki, ja, jo viņiem arī tas viss ļoti uzrunāja. Bet, noņemot to visu nost, tur ir daudz kas vairāk. Un katra tāda vieta, es domāju, jūs man noteikti piekritīsiet, un šeit nav runa tikai par planetārām vietām. Mēs kaut vai aizbraucam uz Zilo kalnu, ja, es domāju, visi ir bijuši. Un katru reizi mēs Zilajā kalnā kaut ko citu pieredzam un piedzīvojam. Tā taču ir. Ja, un tāpat arī šī vieta, Kašmira, ja, viņa kaut kādu vienu līmeni varbūt atvēr, bet nākošreiz, ja brauktu, būtu pavisam kaut kas cits. Ja, un varētu teikt, šī bija tiešām tāda iepazīšanās iespēja. Un kas tad tur ir? Un es tā šodien domāju par to, ko es gribētu padalīties. Man liekas, ka tieši tādās centrētās dabas vietās, tādā dievišķā skaistumā, kopā arī ir viss tas, kas ir uz planētas Zeme. Tur ir gan viens, gan otrs. Un to es arī varu teikt no savas pieredzes, braukājot pa Zemes spēka vietām, arī tajā pašā Glastonberī, ja, kas ir bijis Zemes sirds centrs. Un daudz mīlestības. Bet tu ieej kaut kādā pagalmiņā un izlasi raganu kafejnīca. Vai burvju sajiets,
Ja, saprotiet, spēka vietas pievelk visu, jo tur var uztaisīt jaudīgus rituālus. Ja, vai uz vienu, vai uz otru pusi. Ja, bet katrs ir par savu taisnību, katrs ir par sevi. Ja, tāpat Jeruzalēm, ja, uz kurien mēs dosimies oktobrī. Ja kādu vēl uzrunāt, tad vēl ir 2 vietas palikušas. Un Jeruzalēm, Izraēla, kur vēl lielāka svētā zeme un tik liels nesaskaņas? Ko dalīt? Kristu, Dievmāti, ko jūs tur dalat? Atbilde ir tur. Ietekmes zonas. Ja, vēl ir šis privātais. Iedodiet man vairāk svēto zemi. Tur cīņa notiek par katru centimetru, par šīs svētās zemes centimetru. Ja, nedodies, ka kāds manā svētajā zemē iespers kādu solīti. Tāda ir šobrīd planēta, un tāda viņa ir. Ja, un tāpēc arī par šo vietu, par Kašmiru, tur patiesībā ir tagad savalkot visu to kopā, ko tur pieredzēt, tur ir milzīga garīgā koncentrācija. Un tur ir arī visi šie virzieni, garīgie virzieni, kas uz zemes tiek pārstāvēti. Kaut vai atkal Šiva, arī Kašmirā ir Šiva. Šivas templis kalna galā, ļoti stiprs, ļoti iespaidīgs, ar brīnišķīgu skatu uz apkārtni. Un iedomājieties, tur jau uz visā Indijā ir 12 Šivas lingani. Ja? Es domāju, ka saprotiet, kas ir Šivas lingans. Tātad lingans tas ir radīšana, vīrišķā radīšana. Tātad viens no šiem 12 linganiem atrodas tur Kašmirā. Ja, tas ir milzīgs spēks. Ja mums bija iespēja ieiet šajā templī iekšā, pieskarties šim Šivas linganam, atstāt ziedojumu un dabūt vēl sarkano nospiedumu uz pieres, kā svētība, kā zīmi, ja, godināt šo vietu un tiešām sajust šo Šivas gan graujošo spēku, bet ko viņš to dara ar ļoti dziļu mīlestību pret mums. Ja tas ir tā kā labs tēvs, viņš tā kā parāda mums, kas ir jāmaina, un ja mēs nedaram, tad skaties mīlulī. Ja, bet tiešām sajust arī to viņa mīlošo spēku, jo tad jau mēs bijām zinām apli izgājuši šo attīstības apli un nonākot šajā 4. solīt, šajā jaunajā iespējā, arī Šiva atvērās pavisam jaunā, tādā citādākā aspektā, ja, tad tajā mīlošajā aspektā, tēvišķajā. Šajā vietā, Kašmirā, tieši Šrinagārā, ir mošeja, kur ir Muhameda mati. Un tā ir ļoti liela relikvija musulmaņiem. Ja, tā tad viņa dzīvā klātbūtne, uz kurien dodas musulmaņi no visas pasaules. Ja, tā tad hinduisms, musulmanisms, un tur vēl ir arī kristietība. Un ir tā leģenda par to, es arī, biju ielikusi to video, ko uzņēmu. Tur mēs varējām pabūt tikai patiesībā 10 minūtes, jo arī Kašmirā ir diezgan saspringta šī situācija. Atkal no spēkiem, ja, kad katrs stāv par savu centimetru. Un par savu taisnību, tikai savu taisnību. Un tur ir tā leģenda par to, kad Kašmirā ir dzīvojis Kristus, ka viņš tur arī pavadīs savu mūža lielu daļu pēc Izraēlas, un ka tur ir arī viņa kapene. Ja? Tur arī bija šī tāda kā mauzolejs izbūvēts, ar iekšā, kur varēja redzēt, ir tāds apbedījums, ja tāds granīts sarkofāgs, un vibrācija tur patiešām bija ļoti augsta, bet, mana pieredze ar Kristu, es tomēr viņu vairāk sajūtu Jeruzalēmā, Izrēlā, ka tur viņš ir, bija un būs, ka viņš ir augšā un cēlies, un viņam nav vairs jāatgriežas ķermenī.
Bet, ir dažādas versijas, katrs var atrast savējo, nav ne labas, ne sliktas. Tā kā arī kristietības pieskāriens tur ir. Un, jā, šī kapena saucās Rozbal, un uz turien arī dodas daudz kristieši, lai tā kā sajustu šo vietu. Un tur arī ir tajā vietā, Šrinagārā, ir sens sufistu centrs, ļoti brīnišķīgā, skaistā vietā, tuvu kalniem, virsotnē ar skatienu uz brīnišķīgu ezeru. Un viņš jau ir simtiem gadu atpakaļ radīts, un tur sufisti ir braukuši un radījuši dzēju un mākslu un mūziku. Ja esat kaut nedaudz pieskārušies un saprot, kas ir sufisms, tad tā ir tāda tiešām augsta garīga izpausme. Un tā vieta arī bija tieši, lai vieta bija radīta tam, lai tur notiktu radīšana, tā varētu teikt. Jā, tāda brīnišķīga, gan ainava, gan vibrācijas fantastisks. Un tur arī ir avots, ne tajā vietā, bet vienā citā vietā bija avots, kur ir tik dziedinošs ūdens, tik tīrs ūdens, kas nāk no kalniem, kur ir vākuši, priekš valdniekiem un veduši to pat uz agru šo ūdeni. Un valdnieki dzēruši tikai šī īpašā strauta dziedinošo un, varētu teikt, mūžīgās jaunības, drīz eliksīru šo ūdeni. Nerunājot jau par visu šo zelta ezeru, par dzīvošanu mājās, laivu mājās ar īpašu iekārtojumu un kogriezumiem un tepiķiem un tā tālāk. Ja? Tas, protams, cits stāsts, bet tas viss kopā varētu teikt tāda pasaka, bet viņa tāda dziļa pasaka. Ja tu vari to dziļumu paņemt. Ja, jo, kā es teicu, tu izejot šo apli, nonākot jaunajā aprits lokā, tev piedāvā visu. Tev piedāvā to, bet tev ir jābūt modram, lai saprastu, kas ir mans. Jā, lai ieraudzītu, kas aiz visa tā stāv. Jā, lai sajustu patiesību un vienlaicīgi nevērtētu. Un tas ir visgrūtākais. Es domāju, jūs piekritīsiet. Jā, tā tad būt redzošam, pieņemošam, bet bez sava ego nospieduma. Ja? Saprotiet, mums tad gribas to ego ķepu uzlikt virsū. Mana patiesība. Es tā domāju. Bet mums ir jādodās pie augstākās, pie dievišķās patiesības. Un, ja ir kādi jautājumi, vai varbūt meitenes grib padalīties vēl arī, kas ir bija Indijā, varbūt grib kādu vārdu pateikt, jo tad es došos uz nākamo, kas mums bija tēma par kā tad noturēt šo centru, ja, kā tad izejot šo aprits ciklu, ja, no pamatu nomaiņas, iekšējā miera iegūšanas, savienošanās ar augstākām jau sfērām, ja, mums atkal dod jaunu aprits ciklu. Un viņš var būt, ja nevis var būt, bet viņš noteikti būs daudz sarežģītāks. Ja, tas dzīve ir patiesībā kā datorspēle. Mums vienmēr dod jaunais līmenis būs ar lielāku izaicinājumu. Ja, tā ir. Ko? Tā varbūt meitenes grib kaut ko ierakstīt vai varbūt padalīties. Jā, varbūt vispār gribam padalīties, kā mums ir gājis par šo laiku, kā Latvijas Šiva šeit ir uzvedies, kā viņš jūsu dzīvē ir ienācis kopā ar viņa sievišķo pusi Parvatī, kā ir ar mieru iegūšanu sevī.
Un, jā, kamēr jūs vēl gatavojaties, es vēl padalīšos par mūsu notikumiem tuvākajiem. Tātad nākamnedēļ, 8. septembrī, ir īpaša diena, kā jūs varbūt esat jau zinat, varbūt esat lasījuši, varbūt kalendārā esat atzīmējuši. Tā ir Dievmātes Marijas piedzimšanas diena. Un man liekas, ka visi mēs zinām, jūtam, aicinām viņu. Un tā ir tā diena, kad mēs varam pārstrādāt savu gan piedzimšanu, ja mēs varam vairāk piedzimt garīgā pasaulē, mēs varam dziedināt savu iekšējo bērniņu, mēs vispār varam mainīties dziļi un tā pa īstam. Varbūt vairāk prieka ielaist savā dzīvē, vieglumu, viedumu, vienkāršības. Nu, tādā veidā. Tā kā nākamo piekdienu mēs tiekamies gan centriņā, gan būs Zoom tiešraidi no centriņa. Ja? Tātad lūgums tiešām pieteikties, lai es saprotu, cik mēs esam un kas būs Zoomā, tad arī atsūtiet man uz WhatsAppiņu, es jums arī ieejas atsūtīšu. Tā, Lilija gribēja padalīties, ja? Nē, tu visu laiku roku cilā. Nē? Vingro laikam. Es sveicinu savus meitenes, bet viņas nereaģē. Vajag ierakstīt viņām kaut ko. Es jau ierakstīju. Un pēc tam mēs nākamā nedēļa arī iesākam šo ciklu Marijas Magdalēnas sakrālās mācības. Jā, 7 nodarbību cikls. Jā, daudz no jums jau ir arī pieteikušies uz šo ciklu. Ja iesim kopā ar Mariju Magdalēnu, jā, šo spēkpilno, dziļo, patieso dvēselisko ceļu. Jā, tā saka, labu ceļu vēju. Drīz jau tiekamies tātad 7. Un tad, protams, eņģeļu skola mums sāks pirmais kursiņš 9. Ja kāds vēl domā, tad vēl var ielikt gan klātienē, gan online. Un, protams, tālāk turpinās darbiņš 2. un 3. kursiņā. To mēs tiekamies pēc 2 nedēļām un mūsu tēmas risināsim. Vēl mums šajā mēnesī, tātad nākamajā mēnesī, tūlīt jau septembris, ir rudens saulgriežu retrīts, kur atgriežoties no Indijas, es tiešām tā kā man devu iespēju savienoties ar viņu un saprast, kas tur patiesi būs. Un man liekas, tā būs tāda rudens pasaka, kuru mēs veidosim, kur mums būs gan, protams, meditācijas, būs kristāla trauku skaņas, būs rudens ziedu un vainagu pīšana. Iziesim un izpratīsim saulgriežu dziesmas, kādas mēs dziedāsim, lai saprastu to jēgu. Dejosim gobas deju. Taisīsim ziedu mandalu. Jā, man liekas, es tā kā redzu vizuāli visus šos notikumus, tā kā pārplūstam vienu otrā. Un, protams, tas būs skaistā vietā, pie dabas, 2 upju satekā, spēka vietā, viesunamā satekas. Tā kā esat mīļi aicināti piedzīvot šo rudens saulgriežu notikumu, un arī rudens saulgriežu rituālu, ko mēs taisīsim no rīta ar skaistiem rudens ziedu vainagiem. Un arī iepriekšējā vakarā izliksim lāpas, lai noturētu to gaismas potenciālu. Tā kā rudens, jebkurā gadījumā aicinu jūs jau vai ar mums vai kaut kur citur, īpaši uzmanību veltīt šim laikam. Ja, jo šis laiks, rudens saulgrieži, ir tā kā pārslēgšana no vasaras ritma, no sievišķā ritma, kas ir plūstamība, aktivitātes, siltums, radīšana, ražošana, raža,
gražas ražošana. Un pēc rudens saulgriežiem līdz pavasarim mēs ieejam iekšējā ciklā. Jā, tātad ārējais un iekšējais. Jā, un mums ir jāsabalansē sava ārējā pasaule, jā, ko mēs pa šo laiku esam ieguvuši, ar ko sevi esam piepildījuši. Tas viss strādās priekš mums nākamajā ciklā, rudenī un ziemā. Jā, tā kā tas tāds arī svarīgi arī tam gan pateikties, jā, gan atvērt jaunos vārtus uz dziļāku sevi, uz satikšanos. Jā, un tāpēc arī jā, šie gaismas spēki, skolotāji, pieredzes ir tas, ko mēs pa šo laiku esam iegūši priekš sevis. Un kas ir jāsaprot, lai noturētu šo centru? Un kas vispār ir centrs? Centru parasti, to min kā gaismas centrs. Jā, tātad mūsu gaismas centru, mūsu garīgo centru veido mūsu sirds, jā, tātad mūsu gaismas sirds, mūsu dvēsele. Jā, tur arī klātesoši ir sirdsapziņa. Jā, tātad visas šie mūsu garīgās pasaules instrumenti, jā, tie veido mūsu garīgo sirdi. Un kad mēs nenoturam centru, kā jūs domājat? Kas tās ir par situācijām? Vai kas ar mums tad notiek, kad mēs nenoturam centru? Kur mēs esam tajā brīdī? Mēs neesam tajā garīgajā sirdī, mēs neesam tajā dvēselē, mēs neesam savienoti ar savu augstāko potenciālu. Mēs esam savā ego. Ego ir jāsaprot vienu likumsakarību. Ego nenoturēs centru. Nekad. Viņš reaģēs, viņš špļaudīsies, viņš dusmosies, viņš kritizēs, viņam visi būs slikti. Jā, vai atkal otrādi, viņš sevi noliek, saka, es nabadzīte, kāpēc man tā, visiem ir šitā. Jā, tur tas centrs nav dievišķais centrs, tas ir ego centrs. Jā, un līdz ar to pie kaut kādas kritiskas situācijas, jā, ja mēs esam savā ego centrā, mēs kapitulējam. Viss mūs sagrauj. Jā, sākas izvirdums. Jā, slikta pašsajūta. Sevis mazināšana. Un tā tālāk. Kur ir izeja? Izeja ir tajā, ka mēs vairojam sevi dievišķo. Jā, tā mēs strādājam divās frontēs. Mēs vairojam sevi dievišķo. Jā, tātad, un šeit nav tikai, protams, lasīt lūkšanas un klusumā meditēt. Bieži vien tas arī var būt iluzori. Ja cilvēkam nav savienojums ar sevi, tad viņš to dara tikai formāli. Nolasīja lūkšanu, nosēdēja 10 minūtes nolasīja lūkšanas, 15 nosēdēja meditācijā, ķeksīts pievilkts. Ko ar caur to iegūst mūsu dievišķais es? Neko. Jā, tāpēc arī ir svarīgi atvērt sevi šo vērotāju. Jā, vērotājam būtu jābūt pēc iespējas objektīvākam. Un tas arī ir diezgan sarežģīti, vismaz no savas pieredzes teikt, jo visneobjektīvākie mēs esam paši attiecībā uz sevi. Būsim godīgi, vai ne? Mums taču gribas sev pavilkt vai uz vienu, vai uz otru pusi. Un līdz ar to tas centrs arī tādos brīžos novirzās. Jā, kā veidot to savu personīgo es, ja, jo mēs šajā dzīvē esam personības. Mums ir jātīst savu personību. Ja, un lai šī mūsu personība savienotos, tātad personīgais es savienotos ar šo dievišķo es.
Un tad rodas tāda sinerģija, ja? Tad rodas tāds brīnišķīgs kopdarbs, jo mēs ejam kopsolī. Ja mūsu personīgais es velk mūs prom, ja, tad mēs arī zaudējam tādos brīžos šo centra sajūtu. Vai, vēl patiesībā neesam viņā bijuši. Un tātad mūsu personīgais es tiek veidots no dažādām situācijām un notikumiem. Un šis personīgais es būtu visu laiku jāspodrina. Un tas patiesi ir tādas praktiskas lietas. Kaut vai šī nepārtrauktā pateicība. Ja, es domāju, ka šī praksa jums visiem ir pazīstama, bet ienest viņu tā kā it visā. Aiz katra savu soļa, aiz katra notikuma, aiz katra cilvēka, jā, kad mēs varam ienest šo to pateicības enerģiju. Un praktizēt to it visā. Tad, protams, arī tāda lieta kā kalpošana, kā žēlsirdība, kā pazemība. Jā, liekas, kur tad mans personīgais es pazudīs? Es taču palikšu pazemīgs, saka Dievs, kad tik man kāds neuzkāp uz galvas. Ne, tieši otrādi. Tieši tad mēs satiekam un nostiprinām savu personīgo es. Un tieši šis pazemīgais personīgais es var satikties ar šo dievišķo personīgo. Un tad viņi sāks strādāt kopā. Un tad šis centrs nostiprinājās. Tad viņā atgriežas šī jauda. Un mums ir jāsaprot, ka mūsu centru pārbauda krīzēs. Ja, un līdz ar to mums ir objektīvi jāredz gan savas vājās puses, gan savas stiprās puses. Un ar abām pusēm arī vienlaicīgi jāstrādā. Un tā būtu šī egocentrisma vairošana no vienas puses, bet vispār saprast, kas ir egocentrisms, ja, un kā viņš izpaužās mūsu dzīvē. Un otrs – dievišķā vairošana. Un kā tad šis egocentrisms var izpausties mūsu dzīvē? Un tā kā liela daļa no jums ir eņģeļu skolā, mācījušies vai mācās, tad noteikti atceraties šos arhetipus kā iekšējais bērns un iekšējais pusaudzis. Un ja mēs esam pietiekoši, varētu teikt, vērotāji, tad mums ir jāierauga, kā un kad izpaužas mans iekšējais bērns. Ja viņš vēl ir aizvainots, nemīlēts, nepieņemts, ja, tad viņš arī tādās krīzes situācijās tā arī uzvedīsies. Ja, viņš pieprasīs mīlestību, viņš jutīsies, uzmetīs lūpu, teiks, kāpēc jūs man nepieņemat tādu, kāds es esmu. Ja iekšējais pusaudzis nav izstrādāts, ja, kurš ir neuzklausīts, nenovērtēts, nesaprasts, ja, tad viņš arī uzvedīsies kā šis upuris, kā šis cietējs. Un kā zaudētājs. Un viņš var pārlikt arī otrā pusē, ja viņa vajadzības nespēja apmierināt un var kļūt par agresoru. Man tas pienākas, man to vajag, iedodiet, ja, protams, varbūt ne tik sakāpinātā veidā. Man gribu, dodiet, vajag. Ja, un kā es jau sākumā minēju, tagad ir citi laiki. Mums nav jāiet cauri visām savām dzīvēm, visām savām bērnības pieredzēm, kur katram no mums ir sakrājies, varbūt plaukti kaut kādi netīrīti, nespodrināti bērnības notikumi. Mums ir jāvairo sevī prieks, mums ir jāvairo sevī labais. Un jūs paši sajutīsiet, ka gan šis iekšējais bērniņš, gan šis iekšējais pusaudzis, viņš būs laimīgs par to.
Ja, viņš mainīsies, viņš ieraudzīs situācijas pavisam citā gaismā. Un līdz ar to tad arī rodas šis līdzsvars starp sievišķo un vīrišķo. Un mēs atkal atgriežamies pie tēmas starp sievišķo un vīrišķo. Un to mēs mācāmies visas dzīves garumā. Un ja mūsos ir šis līdzsvars starp sievišķo un vīrišķo, mēs esam centrā. Tur ir tā atslēga. Tāpēc mēs atkal un atkal pie tā atgriežamies. Un tāpēc Šiva nāk un nāks un nāks, kamēr nenoslaucīs to nelīdzsvaru, un mēs saplūdīsim kopā kā viens vesels. Jā, tad varētu teikt, wow, brīnišķīgs darbs ir paveikts, tiešām. Un varēsim sev uzsist uz pleca, malacīt. Un jā, tas ir došana un ņemšana. Jā, liekas, es arī kādreiz izlasīju šo kosmisko likumu, tas taču tik pašsaprotam. Jā, bet ja mēs tā tiešām esam maksimālā tādā, cik varam apzinātībā, vai mēs spējam sabalansēt savā dzīvē šo došanu un ņemšanu. Jā, kā es jau dalījos arī par to, vai mēs esam pietiekoši daudz arī pasivitātē, lai iegūtu šo līdzsvaru ar aktivitāti. Ja, un līdz ar to mēs nevaram arī prasīt savā dzīvē jaunas pārmaiņas vai jaunu līmeņa attiecības, partnerattiecības, ja, ja šī līdzsvara nav. Un tad mēs arī tikpat nelīdzsvarotus cilvēkus savā dzīvē satiekam, ja, kuri mums parāda mūsu darba telpu. Ja, attiecībās esot atkal mēs, ja mēs spējam paspērt solīt viens otram pretī, ja, tad tur rodas tāda brīnišķīga sadarbība, brīnišķīga sinerģija. Ja. Protams, otram cilvēkam arī tas ir jāsajūt, ja, un viņš atkal paspēr solīt pretī. Un tā viens otram, ja, un jūtam, wow, reku forši jau viss sastiķējās mums. Kas mums vēl var palīdzēt noturēt šo centru? Šeit, protams, ir dažādas prakses. Nu, viena no tām ir arī elpošanas prakse. Es domāju, visiem ir pazīstama apzināta elpošana vai vienkārši elpas vērošana. Jā, tas ir pirmais, ko mēs varam praktizēt, jā, lai sākas kaut kāds iekšējais nelīdzsvars, kaut kas sāk celties augšā, mutuļot, vienkārši vēro savu elpu. Ieelpu, izelpu, jā, un elpojam ārā to, kas ceļās augšā. Jā, es domāju, daudz ir dažādas prakses. Un jā, emocionālam ķermenim mēs varam palīdzēt ar pateicību. Jā, tātad fiziskam ķermenim ar elpu, ārā to uguni, kas ceļās augšā, un emocionālam ar pateicību. Jā, ja mēs varam vēl ienest pazemību, jā, dziļu noliekšanos, jā, jo citreiz liekas, kā es varu savu pārdarītāju, it kā pārdarītāju priekšā pazemībā noliekties. Protams, mums tas nav jāpieprasa no sevis, tas nav iespējams. Mums ir jāiziet tiešām dziļš process pašam ar sevi, lai tas varētu sākt notikt. Jā, tas ir dziļas eksistenciālas pieredzes, uz tā mūs ved. Un vēlēt labu sev un citiem. Jā, tas būtu arī, mēs varam strādāt ar mentālo ķermeni. Jā, tātad dienas savā dzīvē afirmācijas, lai uzreiz, ka kaut kas sāk notikt, tāds es eju ārā tā kā no centra, Dievs kaut kas kāp manī. Jā, man ir tāda afirmācija, esi laimīgs. Esi laimīgs, esi laimīgs. Ja mēs varam tam otram cilvēkam novēlot, esi laimīgs. Ja, jo parasti jau tādas sakāpinātas situācijas rodas tad, kad abi nav diezko līdzsvarā. Jā, varbūt otrs kaut kādā veidā pārkāp mūsu robežas un ne jau aiz labas dzīves. Vienkārši arī šim cilvēkam varbūt pietrūkst mīlestības. Un tad mēs varam vienkārši novēlēt, esi laimīgs. Atrast kādas citas afirmācijas priekš sevis. Jā, es esmu mierā un harmonijā.
esmu līdzsvarā, miers, ja, kaut vai budas to principu. Miers, miers, miers. Ja, jums ir jāatrod tā formācija, kas atsauc jūsu sirdī. Ja, lai to pasakot, jūs iegūstat tādu iekšēju koncentrētu stāvokli, jo centrs tā ir koncentrācija. Ja, tātad iekšējā plūsmas koncentrācija. Un, protams, mūsu mīļie gaismas draugi eņģeļi. Ja, tos mēs varam pieaicināt, lai noturētu savu centru. Ja, atceramies, ka mums ir Metatrons sandalfons, kas savieno Zemi ar debesīm. Ja, tātad būt plūsmā, ja, jo centrs ir ar kaut ko jāpabaro, ar avotu. Ja, ja mums būs saikne ar avotu, tas arī ir viens no nosacījumiem, lai būtu centrā. Ja, jo man tas stāsts, man liekas, bija telegramā ielikusi. Ja, es vēl paturpināšu to telegramas grupas darbu ar saviem piemēriem un pieredzēm. Tātad bija šis iekšējais stress, tāpēc, ka nebija saikne ar avotu. Ja viņa bija vai nu mazināta, bija tik maziņa, vai viņa bija vispār nogriezta. Un līdz ar to tu nevari būt arī centrā. Centrā tu vari būt, ja tu esi Dievā. Un tad, pēc iespējas, tad tu esi lielākā centrā. Tāpēc arī ir jāpaskatās, kādas ir manas attiecības ar Dievu. Man atkal ir atgriezusies grāmata Deja ar Dievu. Es viņu kādu laiku nebiju lasījusi, bet tagad es jūtu, kad es atkal dejoju jaunu deju ar Dievu. Deja ar Dievu nekad nebeidzās. Viņa atkal būs cita. Ja tad bija valstis, es nezinu, varbūt tagad fokstrotu dejosim ar Dievu. Jā, viss dzīvē mainās. Ir viss, kas jāizmēģina. Jā, tā tad savu vertikāli. Jā, tas ir kā pirmais uzdevums sev. Kā es turu savu vertikāli? Vai es viņu turu? Oi. Un Šiva kaut ko te mēģina aizdedzināt. Smaržkociņiem. Un nākamais ir harmonisku robežu turēšana. Kā turēt robežu? Ja nav robežas, jūs saprotiet, mēs esam tā kā caurstaigājumā sēta. Ja robežas nav aizvērtas durvis, un es nevienu nelaidīšu, man ir bail no šitās trakās pasaules. Labāk es turēšu durvis ciet. Ja mēs turam durvis ciet, mēs turam sirdi ciet. Tas nav mīlošs cilvēks, kas tur durvis ciet, kas baidās no ārējās pasaules. Mīlošs cilvēks stāv savās durvīs un tur robežu. Viņš ielaiž savā mājā, savā sētā tos, kurus viņš grib ielaist. Man bija tāds sapnis nesen, šobrīd vispār ir ļoti pravietiski sapņi, ja cevišķi uz pilnmēnesi. Es sapņoju, ka man ir skaista māja. Dzīvē man tādas nav, bet garīgā pasaulē ir. Tur bija baseins, un tur bija liela meditācijas zāle, un es jau savā sapnī pat nodomāju, es varētu nodarbības vadīt. Un trenažieru zāli un visu, un tur bija skaists dārs. Un tā tad es izēju tagad savā dārzā un skatos pāri žogam, brauc tāda liela kulba, bet viņa tāda milzīga, tāda, es nezinu, 10 metri uz 10. Man uzreiz čigāna tabors brauc garām manai sētai. Piestāja pie manas sētas. Nu, ziniet, tas, protams, simboliski, ar ko mums čigāna asociējās, ja? Tātad šuri-muri. Un jūtā nāk pie maniem vārtiem, tur tas galvenais čigāns saka, jums ir jāpieņem pie sevis, reku šitas jaunais pāris. Viņi tikko apprecējušies un gaida bērniņu. Pieņemiet viņus pie sevis, dodiet viņiem māju vietu, viņi te dzīvos, viņi te tagad, kā saka, veidos savu jauno ģimenes likteņu. Hops. Ko darīt? Labs jautājums.
Bet es neko nevarēju izdomāt, jo tas bija sapnī. Un ziniet, kas tur notika? Un es viņam saku, mums arī ir jauns pāris. Redziet, puisis un meitene tikko apprecējušies un gaida bērniņu. Vieta ir aizņemta. Viņš teica, labi, dosimies tālāk. Saprotiet, mums ir jātur sava robeža, bet viņa ir jātur objektīvi. Viņa jātur apzināti. Jā, viņa jātur arī ar mīlestību. Jā, tātad man ir jāpadomā par savu labsajūtu, par savējiem. Ja, un tad, kad es esmu par sevi parūpējusies, par savu robežu, par savu labsajūtu, ja, es varu doties ar kontaktu ar citiem, dažādiem cilvēkiem, ar ārpasauli. Ja, varbūt kādu uzaicināt arī uz tēju pie sevis mājās. Nu tā tad arī turēt savu harmonisku es. Ja, jo, man liekas, mēs bieži uz tā iekrītam, es arī kādreiz tā esmu darījusi. Kad kaut kur mūs pasauc, kaut kur atnāc, taču pastrādā, atnāc, redz, ko man raža jānovāc, izdari man tur tādu pakalpojumu šitādu. Protams, mums ir jābūt atvērtiem, lai palīdzētu arī citiem cilvēkiem, jo tas arī ir došanas un ņemšanas likums, bet mums ir jāsaprot, vai mēs tajā brīdī neiztukšojam sevi, jā, un līdz ar to no tā visa jau neviens neko neiegūst. Ja, mēs esam tukši un kam tāds nepiepildīts cilvēks, ko viņš tālāk var pasaulē dot. Ļoti maz ko. Kaut ko jau iedos, bet varbūt ne to potenciālu, kas viņā ir šobrīd un ar ko viņš būtu patiesi gatavs dalīties. Nu, tā apmēram. Jā, varbūt ir kādi jautājumi par to centru, varbūt ir kāds, kas grib, šī aktivizējās. Kāds, kas grib padalīties varbūt par savu centru. Es izlasīšu Sabīnas jautājumu. Tā būšana savā centrā ietekmē mūsu dzimumu, kurā esam piedzimuši šajā dzīvē. Esmu sieviete, tomēr galvenā loma sievišķajam arī. Bet vīrietim vīrišķajā. Nu, centrs un dzimumi es tā kā īsti to domu nesaprotu. Jā, tad tu domā laikam to, ka līdzsvars starp vīrišķo un sievišķo. Jā, tā ir vesela māksla, ko mēs runājam 3. kursā, bet atšķirība ir tāda, ja es varu ieskicēt, varbūt tā kā iedot to impulsu, kad, ja mēs esam sievietes šajā te dzīvē, mēs pie vīrišķā ejam caur sievišķo. Vīrietis pie sievišķās enerģijas dodas caur vīrišķo. Ja, un tur ir liela atšķirība. Ja, un tā ir abu šo enerģiju saplūšana. Ja, par to stāsta zīme Yin-Yang. Ja, un sevišķi, ja mēs telpiski varam to bumbu paņemt, ja, Yin-Yang, tur vīrišķais ieplūst sievišķā, sievišķais vīrišķā. Ja, tātad vienā daļā ir kāda daļa no otra, un tajā daļā arī ir daļa no otra. Ja, tātad šis Yin-Yang princips, ja, tur ir viss šī mūsu evolūcija. Ja, bet starpība ir tā, ka mēs nepārlecam, mēs nepārlecam sievieti, kad viņai ir jādara praktiskas lietas, tur jāorganizē, nezinu, darbs, jāvada mašīna un tā tālāk. Viņa nekļūst pēkšņi par vīrieti. Viņa maigi pārplūst caur šo Yin-Yang zīmi šajā vīrišķajā, palikdama sieviete. Ja? Un vīrietis, ja viņam jāpauž ir kādas emocijas, ja viņam jāpasaka skaisti vārdi savai sievietei, viņam jāprot maigi viņu noglāstīt, jā, viņš no sava vīrišķā ieies sievišķajā, vienlaicīgi palikdams vīrietis. Om Namah Shivai. Šivas mantra. Nu, ko, mīļie? Mums vēl ir palikusi meditācija, ja jūs vēl esat gatavi doties tajā. Es esmu, gandrīz 1,5 stundu norunājis, mamma mia. Jā, vai varbūt paši kaut ko gribat man pastāstīt par sevi? Labi, uztaisīsim mazu pauzīti, lai jūs ātri iekārtotos. Ja gribēsiet padalīties, tad ierakstīsiet, ja?
Jā, šī mantra es tagad meklēju. Om Namah Shivai. Jā, tā ir Šivas mantra, arī ļoti spēcīga. Viņa arī ir devas premāli izpildījumā. Jā, varbūt, kad ir vēlēšanās, izveidot labas attiecības ar Šivu. Jā, un Šiva ir. Lenora piedāvā, vai ir iespējams piešķirt veļai ārpus? Kā mēs zinām, šis vīrišķais pirmsākums un līdz ar to Parvatī ir sieviešu aizstāve. Ja? Tātad viņa ir precēto un neprecēto sieviešu aizbildne. Ja? Viņu pielūdz sievietes, kuras grib uzlabot savas attiecības ģimenē, ja? Un sievietes, kuras grib iegūt atbilstoši savu partneri. Un šīs diena, esot pirmdiena, to es stāstu, ko es Indijā esmu dzirdējusi. Un tātad šīs dienā Indijā, hinduismu sievietes viņas gavē, un tādā veidā godinot, ja, tieši Šivu un Parvati, un lai viņu dzīvē harmonizē šīs sievišķās un vīrišķās plūsmas, ja, lai viņu attiecības uzlabojas. Jā, harmonizējas un tā tālāk. Tev primāli Om Namah Shivai. Ja jūs gribēsiet, atradīsiet Om Namah Shivai. Tā. Un Ilze raksta, vai Indijas dažādās daļās ziemeļi, dienvidi vai centrs enerģētiski. Jā, atšķirās ļoti radikāli. Ziemeļi no dienvidiem ir īpaši. Es esmu bijusi gan augšā, gan apakšā Indijai, un arī šur tur pa vidu. Man ļoti patīk ziemeļi, tāpēc, ka tas kaut kur ir tuvāk, tā kā mūsu varbūt platumgrādiem, varbūt domāšanai, varbūt vairāk garīgumam. Tā. Tur tāpēc, ka kalni ir. Tā ir mana izvēle. Maiņa lūdzu meditāciju ierakstu, lai var citu dieniņu noklausīties vēlreiz. Lielā pateicībā par šo vakaru. Oi, kur man diktafons? Oi, Lilija. Tieši priekš tevis. Super. Truper ieraksts. Es nevaru to, Lilija. Es jau cerēju, ka šoreiz nebūs jāraksta. Labi. Rakstīsim ar to, kas nāks. Tā, ko esat iekārtojušies? Ko tad iesim meditācijā uz šī sava centra nostiprināšanu, ja, mīļie? Esam tagad un šeit un tagad. Izdarām vairākas dziļas ieelpas un izelpas. Ar izelpu atbrīvojam to, kas ir gatavs aiziet. Tā atbrīvojot ar vien lielāku iekšēju telpu sevī. Katra izelpa ir kā durvis, kuras mēs atveram sevī dziļāk un dziļāk.
līdz kāda izelpa, un pēc tam ielpa savieno mūs ar dievišķo mūsos, ar mūsu iekšējo dievu, jo Dievs caurstrāvo visu, tad viņš caurstrāvo arī mūs, vai ne? Un dodam iespēju paplašināties savai apziņai un ar visu savu esību tiešām pieņemt to, ka Dieva klātbūtne ir manā sirdī. Viņa maigais gaismas pieskāriens ir kā sēkla manam sirds centram. Tā ir kā sēkla, no kura uzziedēs mana garīgā sirds. Un tad, esot savā centrā, turam šo centra punktu un savienojam zemi ar debesīm. Mēs pieaicinām erceņģeli Metatronu un erceņģeli Sandalfonu. Erceņģeli Metatronu, erceņģeli Metatronu, erceņģeli Metatronu. To ar savu enerģētisko struktūru savieno mūs ar mūsu augstāko es, mūsu augstāko potenciālu. Un tu, erceņģeli Sandalfonu, kas esi jaunās zemes vibrāciju nesēs šeit uz zemes, savieno mūs ar zemes sakrālo sirdi, ar viņas jauno gaismas sirdi, kas atrodas zemes iekšienē. Un turam savas debesis, turam savu zemi un vienlaicīgi savu sirdi. Esot plūsmā, mēs savienojamies atkal ar savu sirds sēklu. Un ieaicinām skolotāju Budu. Buda Gautama, Buda Gautama. Tu, kas nes šo mieru uz zemes, līdzsvaru un žēlsirdību, ienāc mūsu gaismas sirdī, ienāc mūsu sirds lotosā ar savu mieru un savu maigo pieskārienu. Lai tas miers, kas nāk no tevis, caurstrāvo mūsu esību. Tava klātbūtne dara mūs mierpilnus, pieņemošus, pazemīgus, pateicīgus, sirds skaidrus. Un ar Budas klātbūtni mēs dodam iespēju savam sirds lotosam vēl vairāk atvērties. Tik, cik varam šobrīd pēc augstākā dievišķā plāna. Mēs aicinām arī mūsu vibrācijās Budu Maitreju, jaunā laikmeta Budu. Ja viņš jau vienmēr ir bijis smalkajās vibrācijās, mūsu planētas vibrācijās.
kā jaunais Buda, jaunā Mesija. Un ja mēs esam ar viņu izveidojuši savienību, tad mēs esam arī gatavi šīm jaunajām enerģijām, pārmaiņām. Mūsu sirds telpa kļūst radošāka. Atvērtām, jaunām garīgām pieredzēm caur Budu Maitreju. Un atkal paelpojam ar savu sirdi vienlaicīgi, turot savu vertikāli, savas zemes un savu zemi un savas debesis. Tas ir mūsu uzdevums. Un tad mēs pieaicinām savās vibrācijās Sanatu Kumāru un Lēdiju Venēru Kumāru. Ja šos jaunā laikmeta planetāros skolotājus, kas ved mūs, tad visu civilizāciju, visu planētu kopumā šajā izaugsmes ceļā. Mēs ieaicinām šos skolotājus savās vibrācijās, lai viņi mums dotu iespēju pieredzēt šo sievišķo un vīrišķā savienību. Dievišķā līmenī. Uz turieni mēs dodamies. Tas ir mūsu pamatu uzdevums. Savienot sevī abas plūsmas, savienot sevī pretpolus un dzīvot vienotībā. Un mēs aicinām šo pieredzi, šo Sanatu Kumāras un Lēdijas Venēras Kumāras pieredzi ienākt savā sirds lotosā. Lai viņi sasilda šo telpu, ielikdami šo nākotnes dzirksti mūsos, šo pārējas dzirkstu, šo dziļās arī pazemības, pateicības un pieticības dzirkstu. Un ar dziļu ieelpu viņi integrējas mūsu sirds telpā. Un tagad, jā, mēs esam gatavi, mēs ieejam vēl dziļāk šajā savā lotosā. Ieejam savu lotosa centrā un apsēžamies tur. Ejam tik dziļi, cik varam. Nebaidieties no tā. Varbūt iziet cauri kādai tumšākai telpai, tad nesiet dzīvo liesmu savās rokās. Nesiet savās rokās Kristus gaismu. Tā izgaismos jebkuru vietu, jebkuru tumšo kaktiņu un stūrīti. Ejiet ar Kristus gaismu dziļāk savā sirdī. Līdz pienāks brīdis, kad mēs apstājamies. Un apsēžamies, kā meditācijā, savā sirds templī, ar dzīvo Kristus gaismu rokās. Un tagad ieliekam šo Kristus gaismu savā sirdī. Tas ir mans dzīves centrs. Tā ir mana garīgā sirds, kas savienojas ar manu dvēseli un manu dzīves ceļu.
mana sirds, mana garīgā sirds, mana dvēsele un mana sirdsapziņa ir vienotas. Un tās veido kopīgu gaismas lauku, kas ir mans esības centrs. Šis mans esības centrs sāk palikt arvien lielāks, plašāks, jaudīgāks. Tas piepilda ne tikai manu sirds centru, viņš izplešas pāri kakla centram un saules pinumam, izveidodams vienu tādu kā starojošu gaismas riņķi apli. Tad nākamais aplis ir otrais sakrālais centrs un trešā acs. Un vēl viens centrs, vēl viens aplis ieskauj vainagu čakru un pamatcentru. Ja mēs varam vēl to atļauties un mums izdodas, mēs tā kā piepildam visu savu ķermeni. Ieskauj šī vibrācija visu mūsu ķermeni, ir tāda pulsējoša vibrācija, kas nāk no Kristus gaismas mūsos, kur mēs turam savā sirdī. Viņa piepilda visu mūsu auru. Nostiprinam sevī šo pieredzi. Atceramies, kā tas ir būt savā sirds gaismas templī un turēt dzīvo Kristus liesmu savā sirdī un pulsēt ar to pasauli. Es atkal sākos. Savas sirds vissiltākajā vietā es satieku sevi no jauna. Soli pa solim esmu uz turieni devusies, pārvarot šķēršļus, ierobežojumus un visu, kas traucēja man virzīties, un mēģināja apturēt. Atstājot ierastās mājas un silto pavārdu, es atkal cēlos, lai dotos ceļā uz turieni, kur mani aicināja sirds. Daži mani atrunāja, citi mēģināja apstādināt, bet aicinājums bija tik stiprs, ka es izlauzos ārā no saitēm, kas centās mani noturēt, un devu sev brīvību izvēlēties. Es uzticēju šo iespēju savai sirdī, un tā man atbildēja. Negaidi vairs ne mirkli, dodies. Kad lēmums tika pieņemts, sākās mans jaunais ceļš. Arī pirms tam tie ir bijuši, bet tagad bija pavisam citādi. Es esmu pa vidu, starp veco un jauno krastu. Tas ir kā būt bezsvara stāvoklī, kas ir pilns atbrīvas un prieka. Es devu sev iespēju nedomāt par to, kad un kam un kā ir jābūt. Tad manai arī izgaisa pagātnes spriedze, un es sasmaržoju nākotnes klātbūtni. Es biju tam visam pa vidu, pilnīgā drošībā un paļaušanās gaismā. Ieelpoju šo pieredzi vēl un vēl, tā nonākot savas sirds vissvētākajā vietā. Tur tagad ir mans pavards un manas mājas. Man nekur nav jāiet, lai tur būtu. Es esmu pati savas uguns sargātāja. Manās mājās vienmēr ir silti, un tur var atnākt tie, kurus pie manis ir atvedusi gaisma. Te es satieku sevi,
un tevi no jauna. Es atkal sākos pavisam cita pateicībā. Jā, ieiešana savā vissvētākajā vietā, tas ir jauns sākums. Lai mums izdodas tur būt pēc iespējas biežāk. Lai dievišķais es uzplaukst, kā šis lotosa zieds mūsu sirdīs. Lai šī pieredze dod mums iespēju būt centrā. Savas sirds centrā, savas dzīves centrā. Būt mīlestības radīšanas centrā. Tas viss ir mūsu rokās. Lai mums izdodas. Viegli un ar prieku. Pateicībā. Un paliekam šajā pieredzē. Jā, lai mums ir iespēja ieintegrēt šo vibrāciju sevī, lai tas ir tas, kas ir kā instruments priekš mums, mūsu varbūt sarežģītos, kritiskos brīžos. Atkal atceramies sevi tur, savā templī, savā lotosā, ar Kristus gaismu sirdī. Tur ir izeja, tur ir iespēja. Tur mēs veidojam jaunu savu, jauno skaisto esību. Pateicībā.